Bet atsevišķi kaut kā daži ir kopā. Skatāmies, ka šeit RFS moments. Ansone trāpa pa vārtu pārlikni un bumba vārtos ielec. Beigās 1-0 RFS komanda ir vadībā. Šajā spēlē 13. minūtē izdodas izvirzīties vadībā un apliecināt to, ka mājnieces šeit vada noteikto likteni, kurš būs čempions vai nē. Un pagājušajā sezonā tas jau arī izdevās metēt. Tur RFS šķiet, ka viņas atniek mums pateikt Čemirtāne, brīvs sitiens un gūst vārtus Čemirtāne. 2-0 RFS Women dubulto pārsvaru 25. minūtē. Čemirtāne pirmie vārti Baltijas sieviešu futbola līgā. Un ne pēc pirmā sitiena jau vairākas reizes viņi centās. Varbūt vajadzēs īsti ātrāk, nezinu, vai ātrāk piespēlēt. Čemirtāne. Sodlaukumā piespēle un Maļinovska ar galvu. Bumbervārtos! Spēcīgs sitiens ar galvu. Rezultāts 3-1. 71. minūtē Maļinovska gūst vārtus un jau RFS ir gūšas 3 vārtus šajā spēlē un ar 3 dažādām spēlētājām. Un ļoti labi piespēle. Padomājiet dziļāk, ja tev strādā aizsardzība, tad ir vairāk iespējas veidot uzbrukumus. Bet Maļinovska nav aizmugurē un ir iespēja viņai gūt otros vārtus reizi un neizdodas, bet nomāna pretinieci un gūst vārtus. Pat nomāna mūs šeit skatītājus ar šo vienu momentu un gribēsies redzēties atkārtojumā, kā tas izskaties, bet Ansone. Trešos vārtus šajā spēlē, kā arī trešo piespēlē. Veica Aļesija Maļinovska un trešos vārtus šajā spēlē gūst RFS.